Čāviņu visiem! Hello! Esam atpakaļ pēc diezgan lielas pauzītes. Tātad pēdējo video filmējām dodoties no Austrijas uz Latviju. Un tad bija jāpaņem pauze, lai atrisinātu finansiālos, ģimenes un mašīnas jautājumus. Jā, vajadzēja mazo mājiņu atremontēt mazliet. Nu, mazliet daudz. Jā, noplīsa motors, turbīna un viss iespējamais. Tā kā visu atrisinājām. Šobrīd dzīvojamies pa Skandināvijas valstīm. Jā, dzīvojamies Zviedrijā. Pašlaik esam Norvēģijā jau 4. dienu. Mēs esam ļoti skaistā vietā. Mēs esam Norvēģijas, man liekas, vienā no skaistākajām vietām, kas ir Lofoten. Jā, visi Norvēģi, Zviedri rekomendē Lofoten salas. Šeit ir pats galapunkts Lofoten. Kā galapunkts? Pati astīte. Nezinu, nu tālāk nevar aizbraukt vairāk. Un tāds mazs zvejnieku ciematiņš ar interesantu nosaukumu A. Tad nosaukums no viena burta A. Te ir ceļazīme A, kuru ļoti bieži turisti nozog. Līdz ar to gribēju arī nosaukumu pilsētai pamainīt, bet palika pie A. Jā. 2 dienas mēs papilmēsim, mēs jau izbraucām visas saliņas, visas vietiņas principā izbaudījām. Nu, tagad 2 dienas mēs papilmēsim kaut kādus skaistākos skatus, parādīsim jums. Tāpēc, jā, izbaudiet skatu no A pilsētas un dosimies tālāk. Norvēģijā, ja jūs nopērkat atļauju, tad jums ir likumīgi drīkst makšķerēt ar tīkliem. Te ir ļoti daudz zivtiņu. Bez atļaujām visos fjordos var makšķerēt ar makšķerīti no krasta, ko mēs arī vakarā šodien pamēģināsim. Šeit ir zivju audzētavas, tās te zaļās. Tātad te audzē zivtiņas un makšķerēt šeit drīkst, bet jāievēro 100 metru distance. Tātad 100 metri no šīm zaļajām, domāju, kaut kur tur droši drīkst makšķerēt. Sakodīs te vētiņas. Viņas tur aizgāja. Zem žogu. Viņas neuzskāja. Neuzskāja. Viņas aizgāja. Sabiedēja. Man liekas, viņš tā kaut. Jā, rekur.
Kā tev braucas? Nu, kā man braucas? Diezgan lēnām. Bet tāds salīdzinājums laikam ar kalnainām vietām, kur mēs bijām ar Itāliju, tad mēs braukājām tur pa kalnu augšām daudz. Tad šeit, principā, visa braukšana notiek lejā. Tu redzi visus kalnus skatoties tā kā uz augšu. Bet ļoti, ļoti šauri ceļi. Nu jā, nu, ja kāds brauc pretī, tad jāstājas ceļa malā vai kabatiņā kaut kādā mazā, lai varētu apmainīties rekurkiem parītis. Nu, demonstrē, kā tas notiek. Nu, tas notiek šādi. Noparkojies, gaidi, kamēr viņš pabrauks. Tad var pa to laiku apēst kādu maizīti, izdzert kafiju. Jā. Pamāst tev ar roku? Viņi visi māja ar roku. Ne visi. Šitais nav vietējais. O, tas pamāja. Tagad mēs braucam. Tā kā jā, nu, laika ziņā navigācijai vispār nevar uzticēties, jo ļoti ilgs laiks paiet, kamēr kaut kur nokļūsti. Vēl tās kabatiņas mēdz aizņemt kemperi vai busiņi. No jā, viņi tur noparkojas un guļ. Grūti samainīties. Gudrības par ceļu nav manī. Laiki. Nu tā, rekurs potiņš. Mēs esam noparkojušies. Naktsmītnē. Jā, un esam noparkojušies pa vidu fjordam. Mēs esam uz saliņas tieši pa vidu. Un meklējām spotiņu, lai mums ir skaists skats, un skats ir ļoti skaists visapkārt. Un lai varētu pamakšķerēt. Tā kā dosimies šodien, pamēģināsim arī savu veiksmu. Jā, iesim mēģināt makšķerēt. Rekur esam pa vidu fjordam. Uz tādas kā saliņas. Tā mēs arī nakšņojam. Vai mums kaut kas izdosies ar makšķerēšanu? Te jau redzēs. Noteikti padalīsimies. Bet ziltiņas laksta, tā kā varbūt visi apkārt rekur makšķerē. Jop, rekur viens. Un mēs arī mēs pieskatījāmies, ka visi makšķerē no tiltiem, tāpēc mēs arī iesim pie tilta makšķerēt. Nav dusmi, tur ziltiņas dzīvo. Tur esam zīvi. Jā, ņemsim makšķeri, mūsu seksīgo makšķeri, vai ne? Jā, man ir rozā spinnings, nezinu, ar ko tu spinningosi. Rokankerš. Nu tā, iesim uz šejienu un mēģināsim mētāt. Ļoti, ļoti skaisti. Ir ceļšķi kalnās, man liekas, ļoti skaisti ir, kad saulīt tur iet, tad tā gaismas spēlējās. Ļoti skaisti. Tūlīt es noķeršu zivi. Tā, nu jā. Un garāk skaisti un vieglāk, vai ne? Tūlīt tu pats iekritīsi. Nu, zivis, ka man parādēs sevi tikko laikā. Un jā, tieši uz saulrietu esam šeit. Ja noķersim kaut ko parādīsim. Ja nē, tad tiekamies rītdien. Jep. Viss. Čau. Labrīt visiem. Vakar neko nenoķērām, jo spinnings salūza. Vai ne, Tomai? Bet vispār jau noķērām krabīti. Krabītis neskaitās. Kuš. Jā, dusmas. Laiks taisīt kafiju un doties tālāk, vai ne? Norvēģijā un Zviedrijā aug šādas te ogas. Cloudberries. Viņās ir daudz vitamīna C. Un viņas droši var ēst. Ēdīsi cloudberry? Ēdīšu gan. Neko daudz nesavāc. Okay.
garšo. Veselīgi. Tomī, braucam! Šī tev Tomī, vec, braucam! Uz mājām, ja? Hello. Jūs kāpt Klintī? Jā. Mēs gan tevi neatbalstīsim. Tomīs atbalstīs. Tomāts nemākā kāpt Klintī. Vēl nav bijusi rīta kafija, bet gribās uzkāpt augšu. Kāds aizgāja meklēt krabīšus. Liekas, viņš negrib nākt draudzēties. Kad domā, šitā krabīšus ķer? Es domāju, ka ne šitā. Un ar spinningu arī ne. Tas ir krabītis. Viņš... Au! Sāpīgais. Šis gan ir mūziņš pavisam. Sāk vadīt? Jā. Te bija daudz lielāks. Te bija šitāds, apmēram, redz, jā? Kā Džeremijs? Kā Džeremijs, bet... Kā mēs šito nosauks? Pagaid, nosauc viņu, un tad tikai var palaidīt. Pēc kā viņš to visu... Parādis mašku. Kādi āctiņi? Čau! Tas būs Bjorns. Bjorns? Izaugs liels. Ej, Bjorn. Kā viņš aizies? Bjorniņš! Viss. Tālāk braucam pēc kafijas. Savādāk es atsakos kaut ko darīt. Vakar mums nesanāca nekas ar spinningošanu, jo salūza spinnings, tāpēc mēs tikko bijām veikalā. Nopirkām ēsmiņus, jaunu spinningu. Un netik līsku spinningu. Jā, jo iepriekšējais bija... rozā. Principā tas bija bērnu spinningu šeit normāls. Nu tā, tas bija... Nē, davai pa jaunu. Čap, čap. Čap, čap. Nu tā, tas bija mazais ieskats Lofoten. Jā. Skaista kalnaina vieta. Noteikti atgriezīsimies ziemā uz turieni. Varēs salīdzināt, kā izskatījās vasarā un kā būs ziemā. Jā. Te ir arī varēs braukt pēc ziemeļblāzmām paķert. Ziemeļblāzmas, ziemeļbrieži. Nevienu briedīti neredzēju. Tikai aitiņas. Tikai aitiņas. Bet, nu, īsumā tāds apkopojums par aktivitātēm. Nu, ja tu neko nemaksā, nepērc kaut kādus kanoē tūrus vai kaut ko, Jā. tad lielākā aktivitāte laikam ir makšķerēšana. To te dara visur un visi. Pie dabas palikt, pačīlot. Jā. Un no bezmaksas aktivitātēm tas arī viss. Nu, kalnos ir mēģināt uzkāpt. Jā, dabu pabaudīt. Bet tā, jāņem kaut kāda kruīze, kanoē, braukšana ar zirgiem, viss kaut kas tur ir. Viss par maksu un viss nelēti. Bet mums ar makšķerēšanu
nesanāca īsti. Viss, ko mēs nomakšķerējām, bija viens krabīts ar roku noģērts. Un otrs ar spinningu. Un otrs ar spinningu. Vienu nosaucām par Bjornu, otru nosaucām par Džeremiju un palaidām atpakaļ dzīvoties. Jā, tu vēl uz glīmas nokēri. To nevajadzēja nevienam teikt. Bet jā, ar zivīm nesanāca. Plus spinnings salūza šodien dabūjām jaunu, tagad dosimies uz Zviedriju un mēģināsim tur. Nu, skaisti ir ļoti skaisti. Nu, Silti. Šī noteikti nav pēdējā vieta, kur mēs esam Norvēģijā, kur mēs gribam pabūt Norvēģijā. Nu, mēs pabūsim vēl daudz kur. Jā, daudz ko apskatīt, daudz kur jāpabraukājas. Bet nu sākām ar Lofoten, jo visi Norvēģi un Zviedri ieteica Lofoten. Laikam tur vēl skaistāk ir ziemā. Jā, un mēs izbraucām principā visu, un tad, nu, augšējā daļa, man liekas, ir daudz kalnaināka, ūdeņaināka un skaisti ir. Ūdens, starp citu, ir pilnīgi caurspīdīgs. Jā, tīrs caurspīdīgs ūdentiņš, bet tas laikam daļa akmeņiem. Kalni akmeņi. Nekādas smiltas beigi nav. Jā. Nu viss. Viss mēs laidīsim, mēģināsim Zviedrijā kaut ko makšķerēt. Ļoti gribās kaut ko saķert. Redzējām, ka onkulīši kaut ko saķēra, bet ir azartiņš. Tikai mēs esam abi amatieri tajā visā. Jā, diezgan. Bet nu jā, dosimies pamazām uz Zviedriju. Kā redzat, esam atpakaļ. Paldies, ka skatāties. Paldies, ka esat ar mums joprojām. Kāds būs nākamais video, tu jau redzēsiet. Jā, nu, kā sanāks? Jā. Viss. Čau, čau. Davai, čau!